vislētākais mājas apsildes veids ziemā ir siltumsūknis. Man ir gaiss, ūdens attiecībā pret gāzes apkuri vai centrālo apkuri daudzdzīvokļu mājās, kur tiek izmantoti radiatori. Un par to es arī šodien pastāstīšu, salīdzinot. Sveicināti! Šodien mēģināšu parādīt ar cipariem, kurš tad ir ekonomiskākais mājas vai dzīvokļa apsildes veids. Sākšu ar to, ka salīdzināšu tikai ar elektrību, tas ir ar siltumsūkni apkurinām māju, ar gāzi vai arī centrāla apkura, kas ir pilsētā Rīga. Lai būtu iespējams salīdzināt, cik tad izmaksā dažādi apkuras veidi, izmantosim ļoti vienkāršu formulu, kur jūs varēsiet arī uzlikt savus ciparus un arī sarēķināt attiecībā pret to, ko es tagad šeit rādu. Tātad, kopējās izmaksas man februārī 2025. gadā bija 203,14 eiro. Tos es dalu ar kvadratūru, kur man bija jāapsilda. Un tas nozīmē, ka 1 kvadrātmetrs, lai apsildītu, man izmaksāja 1,27 eiro. Pēc iepriekš minētās schēmas es esmu aprēķinājis arī, cik izmaksā, ja ir gāzes apkuri mājā, atkal 160 kvadrāti, bet šoreiz cilvēki šeit ir nosacīti ekonomējuši uz siltumu, lai būtu mazāk jāmaksā. Un mēs redzam kopējās izmaksas, un tātad 1 kvadrātmetrs izmaksā 2,06 eiro. Un centrāla apkura Rīgā 2 stabu dzīvoklis. Kā jūs šeit redzat, temperatūra tur ir kādi 24 grādi bija, un 1 kvadrātmetrs izmaksā 2,94. Pēc šīs tabulas, manuprāt, ir diezgan skaidri redzams, ka visizdevīgāk apkurināt un apsildīt māju ir siltumsūknis.